Pats Kais zīmols un uzņēmums radies 1882. gadā, ko dibinājis dāņu uzņēmējs Arnolds Sorensens. Un jāsaka tā, ka ir izgājis cauri šis uzņēmums, vai teiksim šī aura, gan pirmajai Latvijas valstī, gan arī padomju laikam, gan arī Latvijas jaunajam laikam. Esam spējuši savā darbībā apvienot visu to labāko, kas ir bijis kādreiz. Esam mācījušies no tām kļūdām, kuras paši droši vien esam gan pieļaujuši, gan arī vērojuši, kā citi viņus pieļauj. Un kopā vēl likuši tādas lietas, ko nevar izmērīt un nevar iemācīt kā ticību labajam un sasniegt neiespējamo. Karavēla. Pozitīvs azarts un avantūrisms, vēlēšanās un spēja pielāgoties pārmaiņām, patriotisms, kas nes pienesumu uzņēmuma un nozares vērtībai. Nozars kopējā izaugsme pēdējos gados ir diezgan būtiska, un droši vien Sijā Karavēla ir šīs nozars, jāsaka, gan domu, gan arī darbu flagmanis tajā ziņā, ka mēs esam spējuši paveikt lietas, kuras līdz šim nav neviens paveicis, ne tikai zivrūpniecībā, bet arī, es domāju, pārtikas ražošanā kopumā. Un es domāju, ka tas mūsu piemērs ļaus citiem uzņēmējiem pieņemt pareizos lēmumus. Es nesaku, ka visiem jāiet uz rietumiem, es nesaku, ka visiem jāiet uz austrumiem. Dažiem varbūt nekur nav jāiet, un arī tas ir svarīgs lēmums, saprast, ka netērēt resursus, kas ir, un nodarboties tajos tirgos, kuros, teiksim, spējas, un ir iestrādes, un savukārt tiem, kam ir tādas pašas ambīcijas un pozitīvs avantūrisms, kāds bija mums ar partneri, viņiem mēs varētu saīsināt, teiksim, pa pāris gadiem, tieši pa pāris gadiem, teiksim, šo ceļu uz rietumtirgiem. Ārvalstu ekspertu atziņas un pašmāju uzņēmēju pieredze Lijā biznesa formā Cēsīs 4. decembrī. Piesakies www.lijā.gov.lv.